Sveiks, Traids no Londonas. Kā atrast vairāk cilvēkus tiem, kam interesē mašīnas? Bet kāpēc gan, lai man interesētu atrast vairāku cilvēku tiem, kam interesē mašīnas? Protams, tāpēc, ka tava kompānija piedāvā mašīnas. Tad, nu lūk, šodien es gāju pa ielu un ieraudzīju melnu BMW, sēdināts, M-paketa, labi diski, piegāja klāt, protams, tumšie stikli un melns ādas salons. 2013. gada mašīna. Skaidri redzam, ka šim cilvēkam patīk BMWs. Un man arī patīk BMW, līdz ar to mums ir kopējs interese. Ir par ko parunāt, tad nu lūk, pie šī mašīna bija 3 cilvēku sarunājās, un es piegāju klāt vienu no viņiem un prasīju: sveiks, vai šī ir tava mašīna? Viņš atbildēja jā. Un tad es viņam teicu: forša mašīna. Man ļoti patīk BMW. Viņš jutās labi, priecīgs, ka kādam patīk viņa mašīna. Pēc tam mans nākošais uzdevums bija atrast problēmu viņa dzīvē saistībā šī situācija par šo mašīnu. Pa piemēru problēma var būt: nav naudas uzturēt mašīnu, dārga degviela, lai daudz tērē, jeb dārgs remonts, jeb, nu, ko es viņam paprasīju. Vai tu nopirki šo mašīnu pats, jeb uz nomaksu paņēmi? Viņš man atbildēja uz nomaksu. Tad, nu, lūk, es meklēju kaut kādu problēmu, kuru es varu viņam dot atrisinājumu, bet pirms es devu viņam savu atrisinājumu, es pateicu viņam, ka man ir jāsatiek cilvēks. Es to darīju tāpēc, lai man nevajadzētu ilgāk runāt ar viņu un izvairīties no liekas sarunas. Tad, nu, lūk, apmēram tā. Es tikko atcerējos, ka man jāpazvan draugam, bet pirms es eju pazvanīt viņam, zini, kā arī pēc, vai tev interesētu, ka kompānija atmaksā tavu nomaksu par šo mašīnu? Ja viņš atbild jā, atsūt viņam video, mājaslapu. Ja viņš prasa, kas tas ir? Tad, nu, jeb nu pāris vārdos pasaka, kas tas ir, jeb pasaka viņam, kā es jau teicu, man jāpazvan šim cilvēkam, un man nav laika tagad, bet es ar lielāko prieku gribu tev pastāstīt. Ko es varu izdarīt? Es varu paņemt tavu telefonu numuru un aizsūtīt video, kur tu vari apstīties savā laikā. Vai tas tev interesētu? Ja viņš atbild jā, tad, nu, paņem viņa telefonu numuru un pēc tam paprasi viņam šo. Pirms es tev aizsūtu šo video, cik drīz tu vari apstīties šo video? Ja viņš atbild 24 stundu laikā vai aptuveni ap to laika posmu, tad viss ir forši. Un, protams, pazvan viņam tajā norunātā laikā, kad jūs norunājat, kad tu viņam pazvanīsi, un viņš jau būs noskatījies šo video. Bet, ja viņš nevar apstīties 24 stundu laikā, tad nav vērts viņu vispār iedziļināties. Pasaka viņam šo, ja viņš nevar noskatīties 24 stundu laikā. Izklausās, ka tu neesi nopietns. Tas nekas. Es paturēšu šo informāciju pie sevis, un man tagad jāskrien pazvanīt šim cilvēkam. Lai tev laba diena. Vai šis video tev palīdzēja? Varbūt deva jaunas idejas? Dod man ziņu, komentējot apakšā. Lai tev laba diena.